Jēkabpils novada priekšsēdētājs. Es gribu uzdot jautājumu par uzņēmējdarbības attīstību un par nevienlīdzību, kāda valda, teiksim, dzīves apstākļos uz laukiem, ja, un pilsētā, un arī ienākumu ziņā. Mēs runājam par uzņēmējdarbību, bet, ja prasīt, kuram mūsu uzņēmējiem gribat, ja, visi pasaka, pašvaldība jautā, kā mēs varētu palīdzēt attīstīt to uzņēmējdarbību, ja? Visi pasaka, lūdzu dodiet, nodrošiniet mums kaut cik normālus ceļus. Es nezinu, kā jūs saistīt un skatāties uz to uzņēmējdarbības attīstību, ja? Bet, ja nebūs normāli ceļu, ticiet man, taču nekāda uzņēmējdarbība nebūs. Un arī nacionālajā attīstības plānā. Pasakiet, uz ko var cerēt tās 89 pašvaldības, ja, kas nav ne nacionālās, ne reģionālās nozīmes attīstības centri. Visi resursi, dabas resursi faktiski nāk no laukiem. Te ir meži, tā ir grants, graudi, piens. Viss nāk, ja, bet uz laukiem tā naudiņa, ja, priekš ceļu attīstības, vismaz mūsu variantā, nekas nav paredzēts šajā te ceļu sakārtošanas programmā. Mēs esam cilvēkiem, paldies, ja, mēs pavasarī 1500 parakstu savācām par to pašu elementārāko, par ceļu attīstību. Nav nekādas reakcijas. Mēs esam satiksmes ministrijā, Latvijas valsts ceļu... Es sapratu jautājumu. Jā, sapratu jautājumu. Bet arī otru daļu, teiksim, jautājumu bija, ja, par dzīves apstākļu izlīdzināšanu. Kāpēc laucinieks maksā ceļu nodevu tikpat lielu tā kā pilsētas iedzīvotājs? Rīgā maksā vairāk. Nav taisnība, Rīgā maksā vairāk. Rīgā maksā vairāk. Nezinu, cik vairāk. Stipri vien vairāk, es zinu. Bet lauciniekam tiek mašīnas laustas, stikli sisti. Arī bojā iet cilvēki. Tas ir cits jautājums. Protams, mēs varam ceļu nodokli, ir daudz un dažādas izējas. Ceļu nodokli likt, teiksim, kā ir lēšiem klāt pie degvielas un maksājumu nav tik liela maksa, teiksim, un nav jāmaksā vienreiz kādā liela naudas čupa. Bet, kur ir lielākā problēma mums valstī? Tas, ka mēs savā laikā likvidējām autoceļu fondu. Es kā pašvaldības vadītājs toreiz atceros, kā smuki nāca nauda, tur jau varēja sākt plānot kādus ceļus, kurā vietā, ko tu būvēsi. Šobrīd mēs varam uztaisīt kādas sistēmas, bet kamēr nebūs šīs stabilitātes, šis fonds un arī resursi tajā no kaut kurienes paņemām, tad visdrīzāk šo situāciju mēs neatrisināsim. Bet, lai attīstītos uzņēmējdarbība, protams, ka tā ir infrastruktūra. Tas ir ūdens pieejamība, elektrības pieejamība, ceļu pieejamība. Tas ir galvenais, kas uzņēmējiem vajadzīgs. Ja viņam būs interesanti šeit kaut ko ražot, tad viņš arī nāks. Neviens investors, es braucu pāri par robežais un neredzu, ka viņš tur stāv un gaida, ka kaut ko tāds ienāks. Nākšā lieta, kas ir arī no pašvaldībām, tas ir jāiet un jāmeklē tas investors. Neviens nenāks. Tāpatās tikai par smukām acīm. Nākšā lieta ir, ko viņš ražos. Tur arī tiem ražošanai jābūt dažādi atbalsti. Bet kas attiecās uz ceļiem, mans uzskats ir, ka pats svarīgākais ir atjaunot autoceļu fondu. Mēs esam parakstījuši vienošanos ar ceļu būvētāju asociāciju, ar šitiem te baikeriem, kas tur izmanto ceļus, kas arī protestē, un faktiski ar visu nozaru, ko interesanti parakstījis arī Repšes kungs, kad viņš arī tomēr ir sapratis savu kļūdu, un ka viņš tomēr arī būtu gatavs atjaunot ceļu fondu un ceļu finansēšanu. Tā kā tāds lietas. Bet mums saprot, jums jāsteidzas, bet jums jāuzdāv. Jā, man ir diemžēl divos jābūt jau Madlienā. Es jau dažreiz saku, ka ministri ir jāplonē, lai vienu tur aizsūtītu, vienu tur aizsūtītu, labdāvus, divus vienādus. Bet tad dāmām kārtīts bibliotekai. Jā, jums jāuzdāv. Es dzirdēju, ka Dunavā esot kungs arī bibliotekārs, kas ir dziedums spēlēšana. Un tās grāmatas kādam zālēm? Grāmatas, kad kundze sēž cītīgi, klausās, nevienu vārdu neuzdod. Es jums šo grāmatu. Un otru grāmatu skolas direktoreiz iedošu.
Es ļoti atvainojos, bet man tiešām ir jāsūt Madlienā. Jā, liels paldies, mēs sakām labklājības ministram par piedalīšanos, un lai jums veicas Madlienā un jauki brīvdienas. Atpūtieties arī. Jā, paldies. Tad mēs turpinām mūsu diskusiju. Un turpinot diskusiju, Raskai kungs jau stiep roku.